ka jā, mēs ļoti daudz visu kaut ko regulējam, varbūt kaut kādā ziņā tāpēc, ka vēlamies atnāk kaut kāds jautājums, kurš ir jāatrisina, kurš ir jāizskata. Savā ziņā vieglākais veids ir, labi, kaut ko mēs tur likumos pakruķīsim, darbiņš izdarīts, paldies, nākamais. Un tie darbiņi nāk tik daudz, kad jau tāda praksīta, tāds konvejers izstrādājas savu veidu. Tā varētu teikt. Jā, cenšas arvien detalizētāk un detalizētāk uzlikt priekšā likumā uzrakstītu instrukciju, kā jārīkojas šādā situācijā. Nevis rīkojas pēc principiem kaut kādiem, bet pēc instrukcijas. Un ja likumus pataisa par instrukciju, jā, no vienas puses ir labi, pārkāpumi ir skaidrāk redzami, bet tas arī liedz darboties bieži vien vismaz publiskajās tiesībās, tas liedz arī darboties radošāk, atrisināt to tēmu. Sašaurin beigās viss tur. Un visi paši atstās pret grābekli, ka šitas ir noregulēts, bet palicis vēl šitas. Un līdz ar to vairs nezinu, ko darīt.